Ir 5:30 no rīta. Es esmu tumsā un augstumā un es iepazīties, kas notiek televīzijā. Agri no rīta. Un televīzijā es iepazīšos ar Dāvu Valdnieku, kurš pats taisa ziņas. Labrīt. 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 Jūs esat tas Dāvis, jā? It kā no rīta vēl bija. Kā ir tik agri celties? Es nesaprotu, kā tu vari tik agri pamosties. Švaki es arī ne. Bet īstenībā tie ir labi priekš 5:30 no rīta. Okay, jā. Varētu domāt, ka Dāvis katru rītu dodas uz darbu, bet pēc tam brauc mājās un visu dienu neko nedara. Bet tā nav. Televīzijā ir jāstrādā daudz un bieži arī vakaros. Lai tiktu galā ar rīta ziņām, iepriekšējā vakarā ir jāgatavojas intervijām un jāiepazīstas ar svarīgākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Turklāt gulēt ir jāiet gan agri, lai nākamajā dienā varētu pamosties un jau 5:30 no rīta būt darbā. Dāvis saka, ka tas nav viegli. Kāds ir tavs profesijas nosaukums? Moderators. Modernais vārds ir stilīgais vārds, man liekas, ir moderators. Tas ir kaut kāds modernators kaut kāds. Moderators tas, kurš tā kā samoderē to visu kopā, to raidījumu, tā kā saturu tā kā kopā, un tur visas pavadienas un visus grožus, tas tā kā... Tā kā gandrīz skolotājs klasē, kas pasaka visu kā notiks? Jā, bet vēl aiz kadra sēž direktors, kurš pasaka skolotājiem, ko izdarīt. Katru rītu Dāvim uz galda kolēģi ir atstājuši plānu ar visu, par ko tiks runāts ziņās. Teksts ir kārtīgi jāpārlasa, lai tiešraidē nemežģītos mēle. Kā ir tu sēdi un lasi no lapām? Tā kā tur lapas priekšā? Lapas vienmēr ir klāt un dublē visu to pasākumu, bet mums ir špikermašīna, mēs vēlāk apstīsimies. Reāli špikeri. Špikermašīna, tā kā skolā, mēs to tā arī saucam. Televīzijā viss ir atļauts. Gandrīz viss. Latviešu baritons Egīls Siliņš rīt 2. oktobrī dzied. Griežī, tas būs grūti. Amfortasa. Tev bieži tādi grūti vārdi ir? Gadās reizēm. Gurbanguly Berdimuhamedovs. Kas ir Turkmenistānas prezidents. Vēlreiz? Gurbanguly Berdimuhamedovs. Tālāk jāsteidzas uz Grimētavu, kur visus vadītājus sapucē un nogrimē. Grims ir nepieciešams arī puišiem, lai ekrānā izskatītos, ka Dāvis ir mošs un labi atpūties, jo iepriekšējā vakarā it kā laicīgi iegājis gulēt. Tie ir tādi kā baltie meli. Trešdienas sarkans plus pelēks. Pa diagonāli. Berēs ļoti, īstā pie acīm ļoti. Bet meitenei bija sarkanā kleita, tad līdz ar... Kolēģi Dāvim piestiprina mikrofonu, lai jūs varētu dzirdēt, ko viņš runā. Bet ausī viņam ievieto ierīci, ar kuras palīdzību ziņu vadītājs dzird kolēģi norādījumus, kurā kamerā jāskatās, vai, piemēram, kad sāksies reklāmas pauze. Kas ir tas pats uztraucošākais, kas tev ir pirms raidījumiem? Tiešā ētera drudzes nav zināms īsti kāpēc, bet liekas, ka visi tev vēro laikam un 2 minūtes, ka man tikko austiņā pateica līdz ēteram, bet 1 minūte, ka man tikko... Es esmu stresā. Tur no visi rīt. Labrīt, kā katru darbdienas rīti ir 6:30 no rīta. 1. oktobris, jauna diena, jauns mēnesis, man liekas, tas vienmēr ir labāk nekā tikai jauna diena, vai ne, Linda? Viennozīmīgi, un studijā ir Linda Krūmiņa un Dāvis Valdnieks ar jaunākajām ziņām. Varētu šķist, ka televīzijā viss ir ļoti nopietni, taču tā ir nevienmēr. Piemēram, kad diktori lasa laika ziņas, reklāmas pauzēs vai brīžos, kad rāda sižetus, kolēģi daudz smejas un joko, jo to ekrānā nevar redzēt. Baigi forši ir 5 vienkārši tā. Rītīgi, ne? Kad ziņas ir beigušās, Dāvis atļauj arī man iejusties ziņu moderātoru jeb diktoru lomā. Galvenais, kas mani interesē, protams, ir špikeris. Tātad špikers ir 4 kameras, 4 veselas, un tās kameras ir režisors tajā austiņā, ko man pirms tam ielika. Viņš saka, uz kuru man skatīties. Un visās viņās iet tas teksts vienlaicīgi, un apakšā ir pedāls, un tad es viņu spiežu, un atšķirība, un tādā ātrumā arī iet. Latviešu basbaritons Egīls Siliņš rīt 2. oktobrī dziedās Amfortasa lomu Richarda Vāgnera operas Parsifāls jauniestudējumā pirmsrādē Tokijas New National Theatre. Un šādā gadījumā mēs vienkārši turpinām smaidīt un sakam, ka Egīls Siliņš ir šobrīd sazvanīts, un mēs ar viņu turpinām runāt, kaut arī esam 5 reizes pārteikušies. Labi, liels tev paldies. Saprotu, ka diktora darbs nemaz nav tik vienkāršs. Un vēl tev visu to labāko. Katram darbam sava garoziņa, katram darbam savi plusi, vai ne? Liels tev paldies un tiekamies katru rītu. Paldies. Atā. Man arī jāiet probas. Man beidzās darbs.